Esiet visi mīļi sveicināti Jēzus Kristus vārdā, un šodien domāsim no vecās derības atkal kādu notikumu, kas ir pārlasīts un domāts un dzirdēts par Eliju, kurš sākumā izaicināja 400 Bāla praviešus, tos visus arī ar Dieva ziņu iznīcināja, parādot tautai savu spēku un stiprumu un to brīnumu, ko jau mēs dzirdējām, ka mums vajadzīga reizēm brīnumu. Bet šodienas temats svētdienā ir, cik ātri varam pazaudēt mieru. Reizēm jau mums kristiešiem jāpiedzīvo tie grūtie brīži, bet reizēm mēs arī piedzīvojam, un tie ir diezgan daudz dzīvē, tādus skaistus brīnuma mirkļus. Mums jau arī ar Gituci meita, kad brauca pie stūres, cieta avārijā, tur bija arī vēl vecākā meita un vēl viena violniece, un uz jumta uzlika mašīnu un pēc tam uz riteņiem. Tātad kūlenis tāds kārtīgs ar tādu lecienu. Tur varēja beigties visādi, bet Dievs to daudz sargāja. Šodien jau kā ķipurs brauc ar citu mašīnu, Talsos kalpo jauniešiem un draudzēm slavēšanu, tā kā varam tikai Dievam pateikties. Bet tā bija sestdiena, piekdiena uz sestdienu, kad es atbraucu no Ukrainas, un sestdienas rītā tik viss labi, un tad pēkšņi tas zvans no Alises, un ātri vien varēja pazaudēt mieru un visu pārējo. Tāpēc grūti jau pateikt, kā mums ir jārīkojās, lai mēs, ejot cauri visādām grūtībām, to mieru nepazaudējam. Kur nu vēl domājot par tādu lielu Dievu kalpu Eliju, kurš piedzīvoja tik daudz svētības, iznīcinot šos Bāla praviešus, kā 1. ķēniņa 18. nodaļā mēs lasām no 3.7. panta, kā atbildi man, kungs, atbildi, lai šī tauta zina, ka tu, kungs, esi Dievs un ka tu pats viņu sirdīm esi licis atgriezties. Un tad tā kunga uguns nokrita, un tā aprīja gan dedzināmo upuri, gan malku, gan akmeņus, gan pelnus, gan ūdeni, tā uzsūca, kas bija grāvī. Un visa tauta to redzēja, un tie krita uz savu vaigu un sacīja, tas kungs ir Dievs, tas kungs ir Dievs. Elija sacīja, satveriet Bāla praviešus, lai neviens pats no to pulka neaizbēg. Un tie tos sagrāba ciet, un Elija viņus noveda Kisona upes līcī, un viņš tos tur nokāva. Iespējams, ka Elija var pēc tam, redzot to visu, ko Dievs viņa dzīvē ir darījis, ko viņš ir darījis, paklausot Dievam, kaut kur viņam tāda, varbūt ne jau augstprātība, bet tāds miers un paļāvība, un liekas varbūt pat vēlēšanās, ka viņu kāds paslavē, uzsit uz pleca un pasaka, cik tu esi labs, tu ķēniņš varbūt viņš gaidīja kādu zvanu no viņa vai vēl no kādiem, bet tā vietā viņš no ķēniņa sievas saņem ziņu, kura patiesībā bija tā kūrētāja, gan tautas problēmu, jūdas tautas problēmu izaicinātāji, kas arī šos Bāla praviešus uzturēja un visu laiku veda neceļos tautu. Izabela deva Elijam ziņu sacīdama 19. nodaļa no 2. panta, lai man Dievi dara tā un vēl vairāk, bet rītdien ap šo pašu laiku es atdarīšu tev tāpat, kā tu ikvienai no viņu dvēselēm esi darījis. Un kad viņš to redzēja, tad viņš cēlās, lai glābtu pats savu dzīvību, un nonāca Beršebā, kas atrodas Jūdā, un viņš tur atstāja savu puisi. Bet pats viņš vienas dienas gāju, devās uz tuksnesi, apsēdās zem paegļu krūma, un viņš savā dvēselē vēlējās mirt. Un viņš sacīja, nu ir gana, kungs, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks kā mani tēvi. Vienā mirklī viņš pazaudēja mieru, drošību un visu pārējo. Ienāca bailes, vēl vairāk,
ja tā pētnieki pētīja to notikumu, tad Elija aizgāja tādā zināmā depresijā, vēlējās mirt, vēlējās sev uztaisīt pašnāvību. Tas, paldies Dievam, neizdevās, jo Dievs jau bija vienmēr līdzās. Kad mēs lasām arī tālāk šo ķēniņa grāmatu 19. 20. nodaļu, mēs lasām, kā Dievs apbrīnojamā kārtā par viņu rūpējās. Un tādi kristīgi psihologi patiesībā no Elija gadījuma ir ļoti daudz tādas programmas kristīgas, dziedināšanas programmas, atjaunošanās programmas, depresijā nonākušiem cilvēkiem uztaisīšu. Ko darīt ar tiem cilvēkiem, kuri ir nonākuši tādās situācijās, kur ir vienā mirklī no augšas nokrituši lejā, un es strādājot ar dažādu veida tipa cilvēkiem un dažāda veida amata cilvēkiem, es esmu redzējis, kā cilvēks no lielu uzņēmēju kļūst galīgi uz nulles un vēl mīnusos, viņam liela parādi, miljoni eiro vērti, un viņš nezina, kā no tā visa iziet, vai politiķis, kas tikko bija riktīgā augstumā un viss viņam gāja, bet, protams, tur daudz citu iemeslu, kāpēc viņš arī nokrita. Un pēkšņi viņam pietrūks 250 balss, un viņš netiek iekšā nekur, un viņš vairāk nav nekas. Paliek uz nulles. Nu, kā tad un daudz citi notikumi, kā pēkšņi no augšas nokrīt, un kā pēkšņi no tā, ka tev vajadzētu saņemt slavu, tu saņem ne tikai neslavu, bet tu tiec vajāts un mēģināts iznīcināt, un tā tālāk. Kā tas ir Elija gadījumā. Bet šodien jau tas notiek ļoti bieži. Un tad jautājums, ko tad mēs darām? Un kā tad mēs vispār tādām situācijām varam sagatavoties? Pirmā ziņa, principā, sagatavoties jau var, bet līdz galam nekad tu nevarēsi sagatavoties. Tas nav iespējams. Bet neesam jau arī speciālās vienības karavīri, kuri tiek tam gatavoti, bet no vienas puses viņi ļoti labi sagatavoti ekstrēmām situācijām, bet viņi absolūti nav sagatavoti attiecību risināšanas situācijām un vēl daudzām citām. Slimības situācijām, finanšu krīžu risināšanas situācijām. Tā kā cilvēks visam nekad nevar būt gatavs, sagatavots. Bet tā labā ziņa ir, kad Kristus vienmēr ir līdzās un viņš redz tevi, viņš grib tev palīdzēt, un Elija gadījumā Dievs vienmēr bija līdzās. Viņš uzklausīja. Tā pirmā lieta, ko arī Iebs ļoti labi parāda, nevajag daudz mācīt šos, es jau esmu to sacījis, ka labākā ziņa no 3 draugiem pie Ieba, tā kā viņš bija pazaudējis visu, bija kāda. Ka viņi vienkārši nedēļu klausījās, ko Iebs sacīja. Vai arī tur bija teikts, klusēja un tad neko neteica. Reizēm ir labākā lieta tad, kad mēs nonākam grūtībās vai kāds cits nonāk grūtībās un tu esi līdzās tiem cilvēkiem, varbūt tev nav nekas jāsaka. Tev vienkārši klusībā jālūdz Dievs par to cilvēku, tev jābūt līdzās. Un tad jau Dievs tev dos gudrību. Tā bija labākā lieta, ko tie draugi varēja izdarīt, klusēt. Tad, kad viņi atvēra muti, tad pēc tam Dievs viņiem riktīgi pašās nodaļu beigās, jūs jau to zināt, notikumu iedeva pa biksēm. Un ja Iebs par viņiem nebūtu aizlūdzis, tad būtu problēmas šiem 3 draugiem. Tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ko mēs runājam un ko mēs sakam, tad, kad cilvēki nonāk uz grūtībās. Bet labākā lieta ir arī pie Elija gadījuma, ka Dievs uzklausīja, tad pirmā lieta. Otrs, mēs pēc mājās izlasīt, es nebiju domājis to pat tā paņemt, bet savā veidā tas ir jāzina, kā Dievs risina situācijas un ko viņš dara. Un otrā lieta, Dievs viņu pāēdināja. Un trešā lieta, viņš ļāva viņam izgulēties. Tā ir vēl viena lieta, ko cilvēki
savā ekstremālā situācijā, kam viņi iet cauri, viņi zaudē miegu, zaudē to svarīgāko savā dzīvē, lai varētu atpūsties, lai smadzenes varētu atpūsties. Viņi zaudē miegu un viņi zaudē ēstgribu. Abas šīs svarīgās lietas, kuras ir vajadzīgas, lai cilvēks varētu normāli iet uz priekšu un dzīvot. Un vēl trešā tad sēž uz zālēm un reizēm pat nepareizām zālēm. Un ja vēl ceturto pieliek klāt šņabīti, tad pavisam ir traki. Bet visā tajā, ko Elija piedzīvoja, tas ir tas, ko Dievs saka. Es tevi mīlu, es tevi zinu. Tā kā Elija pasaka, es te vienīgais esmu bijis. Tā vēl viena lieta, ko depresijā mēs reizēm vai tādā zaudējumā esam kaut kādā iegājuši, tad mums liekas, es biju vienīgais labais, es te vienīgais šitā kalpoju, es vienīgais tā meklēju Dievu, un kāpēc tam man tā? Mēs bieži vien tā ļoti egoistiski sākam uz sevi skatīties, vērst uz sevi uzmanību, jo vairāk sākam vērst uzmanību uz sevi, jo vairāk mēs krītam nepareizās lietās. Un tomēr Dievs visu to dzird, viņš grib, lai to ar viņu izrunājies. Riks Vorens vienmēr ir sacījis, ja tev ir ļoti slikti tavā dzīvē, izbļausties ar to kungu. Izrunā visu, pasaka viņam visu. Tā ir arī viena no lietām, ka cilvēki slēp, ka cilvēki neizrunā, ka cilvēki visu laiku sevi kaut kā patur lietas, otra lieta nepareizā, ka viņi sāk vainot sevi vai citus. Un trešā lieta, ka viņi vairāk neredz risinājumu no Dieva. Un tad ir lielas problēmas. Bet arī šeit, neskatoties uz to visu, Elija jau neredzēja. Viņš bija ieslīdis depresijā, viņš teica, es gribu mirt un savu palīgu atstāja un pats aizgāja tuksnesī, bet visā tajā Dievs viņu uzmeklē, vai Dievs visu laiku bija līdzās, redzēja un neatstāja. Neatkarīgi no situācijām, tad, kad tu šodien piedzīvo kaut kādas veiksmīgas lietas, esi uzmanīgs, kāpēc, ko Dievs tev grib pateikt un kā viņš tavus talantus grib lietot. Un Dieva vārds jaunajā derībā atgādina tie, kas stāv pie lūko, ka nekrīt. Tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs, esot augstos amatos, zemos amatos, vienkārši pieņemam to, ko Dievs dod. Esmu bijis arī zināmā mērā priekš tāda kapelāna un tā savas profesijas pārstāv visaugstākā amatā. Augstāk tu nav varējis būt, iespējams būt, bet arī dažādi mirkļi piedzīvoti, bet vienmēr esmu prasījis Dievam, lai viņš dod tādu gudrību un pazemību un vienkāršību tajā visā, lai tu varētu iet cauri. Un Dievs ir arī izvedis. Un arī šodien, kur viņš man ir ielicis jaunā amatā un jaunās iespējas parādījis un devis, arī fantastiski vēl labāk redzēt pasauli un iepazīties ar dažādiem cilvēkiem, dažādiem amatos augstos cilvēkiem, viņiem liecināt par Kristu. Un bieži es arī viņiem saku, mieru mēs varam vienā mirkli pazaudēt dēļ bērniem, dēļ finansēm, dēļ amatiem, dēļ citiem cilvēkiem, ja? Kuri taisa visādas problēmas, un tu pēkšņi esi lielā amatā, un te tūlītās tev ceļ nostā no amata, tāpēc, ka kāds cits kaut ko sliktu ir izdarījis. Bet visā tajā Dievs negrib, kad mēs pazaudējam mieru. Tas nozīmē, Dievs negrib, ka mēs pazaudējam ticību uz viņu. Dievs negrib, lai mēs pazaudējam to mūžīgo dzīvību vēl vairāk, vai ne? Viņš grib, lai mēs saglabājam to fokusu. Un noslēgumā, kad Dievs daudzas dienas viņu pabaroja, lika viņam gulēt, atkal pabaroja, runāja ar viņu, parādīja brīnumus, atklāja, kur tad viņš ir, lielā troksnī vai vētrā, vai krusā, vai kaut kur vēl, bet klusa balss runāja, un tad, ko Dievs viņam sacīja, pilnīgi normāli esi atkopies, rehabilitējies esmu tevis, ko darīt tev, ej atpakaļ un kalpo. Mēs bieži vien arī tajā iekrītam,
ka mēs pazaudējam mieru un pazaudējam, liekas, visu. Jaunās derības Pēteris mums ļoti labi Jāņa evaņģēlijā noslēgumā parāda, ka viņš bija nodevis Kristu. Depresijā ieslīga, savu veco profesiju gribēja paņemt atpakaļ, un vēl trešā lieta, ko viņš darīja, aizsauca vēl savus labos draugus līdzi, jo Pēters bija piemērs. Mēs dažkārt tajā nepareizā situācijā, kad piedzīvojam depresiju vai nespēku, vai kaut ko vēl tādu traģisku, mēģiniet palikt tādā Dievu tuvumā, varbūt paaicināt labus draugus apkārt, vai vienkārši, lai pa jums lūdz, bet ieteikums nepieņemt straujas lēmumus tajā mirklī. Ko mēs bieži vien ģimenēm sakam, kad viņi pazaudē tūs cilvēkus, un es ar tām ģimenēm gandrīz man ir katru mēnesi kaut kādā situācijā vai Ukrainā vai šeit jāsaskarās. Tā viena lieta, ko es vienmēr saku draugiem, ja ne pašiem, kas ir piedzīvojuši, mācaties, lai šie cilvēki nepieņem šodien nekādus lēmumus, tādus lielus lēmumus. Tos savā veidā vēlāk, tad, kad tu esi izgājis tajā krīzes situācijā, kad tu vari skaidri domāt. Bet nevienmēr jau Dievs savus bērnus, protams, žēlojas. Es redzēju, kā Dievs svētīja arī tos cilvēkus, kas varbūt slimībā vai kaut kādā depresija ir pieņēmuši kādus lēmumus, bet vēlāk tik un tā tie lēmumi tiek svētīti, kaut arī mūsu cilvēciskām acīm skatoties, viņi ir bijuši varbūt bišķi pāragri vai nepareizi. Bet vienmēr vēl viena lieta, ko mēs varam no Elija šeit mācīties, pirmā izvērtē, ko Dievs caur tevi ir darījis. Tad, kad tu pārvērtē, ko Dievs tavā dzīvē ir darījis, tā ir fantastiska lieta manā dzīvē, ka vienreiz mēnesī man bija jums šeit jābūt, un es visu laiku, man Dievs visu laiku atgādina, ko viņš šeit ir darījis un kādā veidā viņš to visu ir darījis, un tā ir tāda fantastiska lieta. Vienmēr atgādina, ko viņš tev ir darījis dzīvē, un nevelti vecajā derībā gan Mūzum, gan citiem ir, bet īpaši Mūzum, ir Dievs sacījis, pieraksti visu, ko Dievs ir darījis. Pieraksti, lai tu neaizmirstu, lai tu vēl varētu atgādināt citiem, ko Dievs ir darījis. Ja? Tāpēc nevelti ir dažādas, varbūt, svētbildes vai dažādas svētvietas, kas pat katoļiem tas tā Polijā brauca cauri vai Itālijā, ja? Attiecīgi vai citās tādās kristīgās valstīs, kad tu brauc cauri, un katrā mājā gandrīz ir kāda svētvieta vai kāda vieta, krusts, ja? Kas atgādina par to, ko Dievs ir darījis, varbūt viņu dzīvēs vai vispār. Varbūt tā ir vienkārši tikai tā tradīcija vai kā, bet reizēm mums ir vajadzīgs kāds lietas, vai bloks, vai kāds redzams lietas, kuras tev atklāja un parāda, ko Dievs tavā dzīvē darīs. Jo tad, kad tu esi pārskatījis savu dzīvi un tu esi atklāts pret sevi un Dievu, tu ieraudzīsi tik daudz lietas. Un ja viņas vēl būs pierakstītas, tad tu atklās tik daudz lietas, ko Dievs ir darījis, un tā būs tava ticība atkal vai iedrošinājums, ka tu varēsi pacelties, ka tev nebūs ilgi jāslikst asarās, un tu zinās, ka tādā vai citādā veidā Dievs atkal izvedīs tevi. Otra lieta, kas ir pati grūtākā lieta, kurai arī nevar sagatavoties, un tas ir atkarīgs no tavu personības tipa un tavu sagatavošanās, psiholoģiskā sagatavošanās stāvokļa atkarīgs, un, protams, no Dieva žēlstības neiekrīti bailēs un sevis žēlošanā. Bet tas viss var būt tik ātri, kad tu to nevari kontrolēt. Ja arī tu iekrīti tajās bailēs un žēlošanā, vienmēr mēģini lūgt, lai Kungs palīdz un atklāj, lai viņš atver durvis un ka tu ātrāk no tā izej.
tad, kad pie tavām durvīm tādā garīgā ziņā klauvē tās bailes un nedrošība un žēlošanās un vēl visas negatīvās lietas, tad jau tu vēl vari tās durvis aizvērt un tad tu neizies caur tai tik ļoti tai depresijai. Kā tu ielaidīsi, tā tev būs posms kaut kāds stundas, minūtes, dienas, mēneši jāiet caur tam. Tas ir grūtāk. Tāpēc mācies tikai tās nepareizās domas, jo ar tām jau mums visu laiku un kārdinājumiem jācīnās mūsu galvā. Mēs esam no Dieva dota, ja mums ir dota no Dieva tāda iespēja pateikt nē vai pateikt jā. Tāpēc mācamies trenēt savus smadzenes, savas attiecības ar Dievu tā, lai mēs nepareizās domas neielaižam sevi. Un trešā lieta, ko mēs varam mācīties tādā kopējā kontekstā, ko es jau sacīju, ka varbūt tās, ka viņš padomāja, ka viņš ir tik labs un tik spēcīgs un ka viņam vajadzīgai paaugstinājumi, pakāpi šobrīd un vēl daudz kas cits. Nemēģini sev paaugstināt vai gaidīt cilvēciskas uzslavas, tad, kad tu esi izdarījis kaut ko labu. Kaut arī tas ir ļoti svarīgi. Es esmu pēdējā laikā bijis pie daudzu cilvēku tāds laicīgs paaugstināšanas. Esmu bijis tas, kas sagatavojas daudziem cilvēkiem trīzvaigžņu ordeni vai krustu, augstāku apbalvojumu, un tie apbalvojumi ir izgājuši cauri, un tie cilvēki ir saņēmuši šos apbalvojumus. Un tad dažkārt es skatos, vajadzēja viņam nedot neko, jo tāds ērglis kļuva pēc tā paaugstinājuma, kad tik turies. Bet tu mācies nepaukstināt sevi un nesagaidīt cilvēciskas uzslavas, bet turpini kalpot ar to, kas tev ir dots. Un tad arī pēc iespējas mazāk piedzīvojuši to depresiju un nevainos citus vai Dievu kaut kādās lietās, kas tev nesanāk. Un neskatoties uz apstākļiem, tad ceturtā lieta. Nemēģini bēgt vai atdot autoritāti citās rokās. Citiem vārdiem, tad, kad tu ej cauri kaut kādām grūtībām un nespēkam, liekas, tu savus talantus vairāk neredzi, tev liekas, ka tu nekas vairs neesi, bet tā nav taisnība. Taisn otrādāk, viņš tev grib pacelt, viņš tev grib veidot, viņš tev grib dot vēl vairāk. Tajā jaunās derības tajā vārdā, ka taisni tajā mūsu nespēkā, ne jau spēkā, bet mūsu nespēkā, Dievs vēlās parādīties varens, atklāt sev vairāk. Tā ir patiesība. Un tāpēc, tad, kad tev ir šie apstākļi, kas liek laikam tā no vienas puses bēgt prom un visu atstāt un visu pamest un teikt, nē, tas nav man. Man ir tik daudz situācijas bijuši arī no 14. gada, kad es vēl biju virskapelāns, kad es sāku kalpot priekš Ukrainas. Katru kravu, kuru bija jāsagādā, pirmkārt jau viņi maksāja 120,000 eiro, plus viss cilvēciskās komunikācijas lietas, kas bija jāsakārto. Katru reizi es Dievam teicu, šī pēdējā reize, kad es šo daru, pēdējā reize. Un pēc kaut kādām lietām, ko es tur vēlāk biju sapratis, es tagad mēģinu to vairāk neteikt Dievam pēdējā reize, jo Dievs jau redz sevi un reizēm tā sevis nepareizā vēlošana un bēgšana no tās situācijas, tā tikai to situāciju padara vēl grūtāku. Un tā tikai tu redzi, cik liels tu esi egoists un kā tev viss tas jānoliek malā, un tāpat tev noliek tajā pašā vietā ar vēl lielākiem līdzekļiem un jau jāiet vēl dziļāk visādās lietās un jādod tālāk to, ko tu esi no Dieva saņēmis. Tāpēc mācīsimies uz Dievu paļauties un pateikties. Bet piektā lieta ir, ka pie lielām uzvarām var nākt lieli kārdinājumi un izaicinājumi. Tu vari atcerties, tad, kad tev šodien ir lielas uzvaras
tad esi gatavs arī, kad var nākt dažādi izaicinājumi. Un Elija gadījumā, kāpēc viņš padevās tādam depresijas mirklim un bēgšanai no Dieva, tur bija vairākas lietas, ko speciālisti, teologi saka. Pirmkārt, viņš bija fiziski sevi atdevis un fiziski vajadzēja viņam atpūsties. Otrkārt, garīgi viņš bija izsīcis visā tajā. Un treškārt, viņš gaidīja tās uzslavas un pagodinājumu kaut kādā veidā no Dieva, bet tai pašā brīdī tad viņš saņēma pilnīgi pretējo. Tāpēc tad, kad ir šīs uzvaras un lielie kaut kādi tādi veiksmes mirkli, esi uzmanīgs, ko Dievs tajā visā grib tev pateikt. Un mācies meklēt Dievu neatkarīgi tādos mirkļos, kā Samuēls to parādīja. Viņš vienkārši kalpoja, darbojās tādā situācijā, kad atklāsme, kā Dievs saka, tajā laikā bija ļoti liels retums, 1. Samuēla 3.1. Bet viņš turpināja kalpot, viņš turpināja darboties, un ko Dievs darīja? Viņu pacēla, atklāja, deva virzienu. Tāpēc arī tad, kad reizēm mēs gaidām tūlīt brīnumu, tūlīt atklāsim, tūlīt kaut kādu lietu, Dievs saka pacietība, pacietība, pacietība. Es tev mācīšu, es tev veidošu, es tev pabarošu, es tev atklāšu, un kad es savā dzīvē ar Gituts mēs paskatāmies, kā Dievs ir svētījis, arī pie visām nepareizām varbūt kļūdām vai risinājumiem, kas ir dzīvē darīti. Tomēr Dievs bagātīgi ir pacēlis, ielicis īstajā brīdī, laikā, vienā citā vietā, un tur arī devis svētību. Tas, ko mēs piedzīvosim, to, ko es jums esmu sacījis, ja mēs būsim uz pareiza ceļa attiecībās garīgi un fiziski ar Dievu un cilvēkiem, tad būs Jāzepa gadījums. Visur, kur viņš gāja, viņš bija verdzībā, bet visur, kur viņš gāja, visu, ko viņš darīja, Dievs labi lika viņam izdoties. Un Dievs šodien mūs arī ieliek kādās vietās ar kaut kādu mērķi, lai mēs atklātu Kristu tajā mums saprotamā pasludināšanas veidā, kā mēs to mākam izdarīt. Un tāpēc noslēgumā 2. Timoteja 1.7, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tā mēs varēsim pazīt, kad klauvē pareizās lietas pie mūsu sirds durvīm vai mūsu smadzenēm, kas liek kaut kur nepareizi virzīties un kas atkal ir no Dieva. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tāpēc Efeziešiem 4.27 un nedodiet vietu vēlnam. Un kā mēs to varam izdarīt? Ebrejiem 12.2 raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Un Jesai 54.17 nevienu ieroci, kas vērsts pret tevi, neizdosies tev pieveikt. Mēs dzīvojam pasaulē, 2. Korintiešiem 10.3.5, bet necīnīsimies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšu noardīšanai. Un noslēgumā Efeziešiem Pāvils saka, kā mums rīkoties, lai Kristus jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Tēvs, mēs esam pateicīgi par tavu gādību, rūpi un žēlastību. Paldies, ka tu esi varens un uzticams, un paldies, ka tu nekad mūs neatstāji un nepameti. Tev gods, tev slāvu un pateicību. Amen.